Tagad īsi pastāstīšu jums par Firedo katla tīrīšanu. Katls ir jātīra no iekšpuses, kā arī no ārpuses, izmantojot ārējās tīrīšanas lūkas. Katlam tiek piegādāts speciāls tīrīšanas komplekts. Ar lāpstiņu notīrām katla horizontālo siltumaini. Svarīgs elements ir sprauslas iztīrīšana pirms katras kurināšanas ar malku. Katla abās pusēs ir izvietotas revīzijas lūkas vertikālā siltumaiņa tīrīšanai. Tās ir jātīra vismaz reizi mēnesī. Uz katla sprauslas uzkrājas pelni. Jāiztīra vismaz reizi mēnesī. Apmēram reizi nedēļā jāizņem režģis un jāiztīra. Degļa režģa atverēm jābūt brīvām. Jāparūpējas, lai degls būtu tīrs un arī atveres degļa sienā būtu tīras. Katru reizi pirms kurināšanas ar malku jāiztīra kurtuves kamera no pelniem. Šim nolūkam jāizmanto lāpstiņi un skrāpis.